Pati skolas ēka vēl nav uzbūvēta. Nu, tad tas ir darbs, kas ir jāpabeidz, bet šī lidosta vairāk kā 1 miljonu gadā mums izmaksā. Galvenais, manuprāt, būtu patvērtņu jautājums, ietvu tīrīšana ziemā. Jā. Pagaidām ar uzsvaru ziemā. Kāpēc Liepājai karte ir svarīga? Pilsētā vajag turistu, pilsētā vajag investoru, bet mēs bieži aizmirstam pašu liepājnieku. Līdzīgi jāatrod fonds, lai šos liftus sakārtot. Jāturpina, jo grantēto ielu skaits ir pietiekami liels. Mēs programmā esam ierakstījuši, ka mēs apņemamies 300 jaunas mājokļus. Tā ir tā izpildām, tur absolūti tas nav blefs. Jāpārvērtē, vai tiešām šodien 65% teritorijas vajag zem Liepājas speciālas ekonomiskās zonas. Mēs varam būt tik izvēlīgi, ka mēs varam skatīties un lūgt, lai nāk uzņēmēji, kas spēj algas maksāt augstākā līmenī. Visticamāk, ka es neesmu gatavs balsot par tādiem projektiem, kur tik daudz risku ir. Čau, Jāni, prieks tev redzēt. Man arī. Nu ko, pie darbiem, no cilvēkiem pie darbiem. Un mums priekšā ir darbi, kas ir ieplānoti nākošajā 4 gadē Liepājā, kā minimums, kur ir jāiesāk, kur ir jāpilnveido. Varbūt daži labi ir jāiesāk un nevienmēr tas notiek tik ātri, kā mēs zinām. Nu, cevišķi liela darbi. Liela darbi, cevišķi, ne? Jā. Bet mums ir programma. Nu jā, ja man jāsaka, tad programma kā parasti tapa iesaistot maksimāli liepājnieku skaitu. Mums bija daudz sapulces ar biedriem un arī atbalstītājiem, kur mēs gājām cauri katrai jomai dzīves, kultūra, sports, izglītība, sociālā joma vai tā ir pilsētas vide. Bet es tā saliktu visus tos darbus, to programmu, ko mēs esam sarakstījuši, tādos 3 lielos blokos. Pirmais bloks ir tas, kas iepriekš ir uzsākts, bet kaut kāda iemesla pēc vai nav pabeigts vai nav izdarīts. Otrais bloks tie ir tādi darbi, kas nāk no jauna klāt. Un trešais bloks tie ir mazāki darbi, es teiktu, tie tādi citi svarīgi darbi. Nu, pirmā blokā es, piemēram, teiktu, kā noteikti, ar ko es arī sāku, tā ir skola. Mēs iesākām šo stāstu par to jauno Ukstiņu skolu vai skolu Ukstiņu ielā. Esam tikuši tik tālu, ka bērndārs šogad tiks pabeigts, Zinātnes izglītības inovāciju centrs jau tur mājo, bet pati skolas ēka vēl nav uzbūvēta. Nu, tad tas ir darbs, kas ir jāpabeidz un noteikti manas ambīcijas, un es ļoti ceru, ka sanāks tādi politiķi, kuriem sakritīs šīs ambīcijas, būt drosmīgiem un jaunu skolu, jaunu izglītības iestādi Liepājai dāvināt. Un tā galvenā dāvana būs, protams, tie būs skolēni un pedagogi, kas strādā centra sākuma skolā šobrīd, jo viņi sen jau pelnījuši piemērotas telpas. Tas, manuprāt, ir ne tikai finansiāli liels darbs, bet arī tāds emocionāli liels un svarīgs. Viss sākās ar skolu. Vai ne? Nu ko, Jāni, mēs atrodamies Pļavu un Ukstiņu ielas stūrī, un mums aiz muguras ir teritorija pietiekoši paliela, kura ir plānota pārbūvēt, vai ne? Un kas šeit taps? Šeit top ir jaunai skolai. Liepāja sen jau pelnījusi jaunu izglītības iestādi, un es parādīšu kartē, kā plānots, kā tā izskatīsies. Mēs stāvam šeit faktiski apmēram šajā sadaļā, kur jau tagad ir Zinātnes izglītības inovāciju centrs, un kurš arī šeit būs pilnībā arī no Autora ielas no Jaunliepājas tirdziņa pārcelsies uz tejienu. Šeit piebūvēs jaunu skolu, viss šitas ir jauns sporta laukuma galā. Un šita galā ir bērndārs, Kriksīts, ko tagad jau pārbūvē, ko mēs jau tagad runājam, faktiski šogad pabeidz bērndārzu. Un rinda, kad bērni netiek bērndārzos, faktiski šī gada rudenī tiek sakārtot, un tā problēma vairs Liepājā nav. Tā kā mums atliek tikai šī skolas daļa un sakārtot Zinātnes izglītības inovāciju centra daļa, nosiltināt un šeit jauna ēka uzbūvēt. Bet noteikti pie tādiem darbiem es gribu pieskaitīt arī teātra mazo zāli, par ko runājam, kur tas darbs ir tikai ticis skiču projektam. Arī noteikti biblioteka, kur mēs esam daudz runājuši un šķēpes lauzuši, un beidzot ir īstās izvēles, beidzot tas jāsakārto.
lai nav tā, ka mēs jau to veco ēku nespējam normāli funkcionēt. Tieši tas stāsts, un arī, ka visu laiku tās prioritātes pabīdās, un es zinu konkrēti par Liepājas teātra mazo zāli, kad viņi ir vajadzīgi, viņi jau runā Mēs par to bankas ēku tur ilgi un dikti, bet visu laiku tiek atbīdīts malā, bet, manuprāt, ir pienācis laiks, lai arī šo jautājumu mēs beidzot novestu. Sakārtot, un jums nebūtu lielā dzinterā šīs izrādes. Jā, un tas ir gan skatītājiem, gan liepājniekiem, es domāju, iegūms būs visiem no šī. Bet tur ir tāda liela darba, kas ir, mēs jau par to esam runājuši, bet tie ir noteikti tādi nacionāla līmeņi, ko noteikti es pieskaitīju. Tas ir apveceļš ap pilsētu, lai smagās mašīnas nebrauc pa ganiem, Zirņu ielu. Jo, godīgi sakot, ko viņas atstāja pilsētā, ir tikai CO2 izmešas un sabojāts ielas. Un sen jau vajag apkārt ezerām, kur jau bija plāns, bet tas ir nacionāla līmenī. Tas ir darbs ar valdību, par ko jāstrādā. Līdzīgs iesācis darbs bija arī Liepājas teātri, kur mēs runājam, ka Liepājas teātri valstī jāpārņem. Un tas bija iesākts ar tā laika ministru kultūras Nauru Puntuli. Un lai kā arī nebūtu šīs sarunas, bet viņas vainagojas ar to, ka mēs saņēmām, Liepājas teātris saņēma apmēram 300,000 gadā arī tā dotācija papildus klāt. Šobrīd nav ne dotācija, ne sarunas vairāk par turpinājušās par to, ka valsts pārņemtu. Bet tas noteikti jāturpina. Es tev varu pateikt, ka neoficiāls sarunas man ir bijušas, un arī ar valdībā esošiem cilvēkiem, gan nozares pārstāvjiem, un viss ir atbalstošs. Tas ir iespējams. Katrā ziņā neviens man neteica, ka tas nav neiespējams. Un mēs šajā jautājumā varam turpināt, doties uz priekšu. Un gal galā tas ir arī, ja mēs runājam par lieliem darbiem, tad, manuprāt, ir iespējams tad šādā veidā arī atbrīvot liepājnieku naudiņu, vai ne? Tieši tā, jo mēs gan Liepājas teātrim tērējam no vairāk kā 1 miljonu katru gadu. Protams, šo naudu nevajag atdot citam, pat pietiek viņa atstāt kultūras jomai. Bet tā varētu jauns iestudējums, varētu Leļu teātrim palīdzēt, varētu simfoniskam orķestrim palīdzēt, tā kā tā kultūras jomai tā nauda arī palīdz. Līdzīgi es noteikti teikt arī par naudu, ja mēs runājam arī par lidostu, kad tas ir tāds pats sasāpējušs stāsts, ka lidost jau tā kā katru gadu kaut kāds veiksms, tur 1-2 reizes Air Baltica aizlido, viss atkal noplok. Un tā mēs kaut kādās tādās cerībās, tādās vilšanās drīzāk nevis cerībās dzīvojam, bet šī lidosta vairāk kā 1 miljonu gadā mums izmaksā. Un tas būtu tikai normāli. Vai to valsts pārņem, un tas ir valsts stratēģija, valsts strateģisks objekts, vai ir pilnīgi otrādi, mēs pārdodam to privātajiem. Un tad ienāk kaut kāds lielais EasyJet vai kaut kāds lielais spēlētājs, kas pa visu pasauli lido, un viņam vajag savus lidmašīnām bāzes vietu vai remontu vietu. Un mēs atbrīvojam pašvaldības budžetu no šādiem lieliem izdevumiem, kas nedod efektu. Tas ir pats galvenais, jo tas, ka tur daži čarterreizes, ka tas, ka pilota akadēmija, tas pilsētāji faktiski dod, es gribētu teikt, gandrīz neko. Tieši tā, un tādam liepājniekam, kurš dzīvo Liepājā un šeit ir, viņš tomēr arī tiešām tā saskara ar katru gadu ar vien mazāk ar šo te lidostu. Mums Liepājā ir liels pluss, mums ir Palangā ļoti spēcīga lidosta. Jā, un kas ir Palanga? Palanga, tas 60-70 km no Liepājas. Citās lielās valstīs no galvaspilsētām lidosts ir tādā attālumā. Faktiski tie jautājumi, ko es teicu, ka tā pirmā blokā uzsākts, tur noteikti arī varētu pa augstskolu runāt, par studentu skaitu palielināšanu, vismaz 5,000, ja šobrīd ir augstskolā studējuši Liepājā kā 3,000 apmēram, tad tas būtu normāla ambīcija palielināt šo skaitu uz 5,000. Kāpēc? Atkal to, ko runājām iepriekš, kad šeit studē, šeit veido ģimeni, šeit meklē darbu, un cilvēki šeit dzen saknes. Tas ir tas, kas mums jāizdara. Tie jaunie piedāvājumi, droši vien tas būtu tas, kas, izaicinošākais un tas svarīgākais. Noteikti gribētu likt kā pirmo drošību. Es parasti lieku izglītību pirmā, bet šoreiz drošība. Arī valstiski mēs redzam, ka šobrīd, protams, prioritāte ir drošība. Un ģeopolitika to liek darīt. Galvenais, manuprāt, būtu patvērtņu jautājums ar uzsvaru pie izglītības iestādēm, lai bērndārzos, skolās, lai būtu zinātu, ko darīt. Un arī, protams, dzīvojamos masīvos. Un noteikti civilās aizsardzības koncepcija. Lai ne tikai kad izstrādāt, bet arī katrs liepājnieks viņu zinātu.
notiek kaut kāda krīze, nesauksim tās krīzes skaļos vārdos, bet mēs varam iedomāties, ka krīzes ir dažādas, un ka tu zini tajā X brīdī, kas ir jādara. Kas ir jādara, ja tu esi darbā, kas ir jādara, ja tu esi mājās, kas ir jādara, ja tu esi skolā. Bet mēs zinām, ka ir šādi plāni arī valstiski, bet tad tu domā to tādu vairāk arī šeit pilsētas ietvaros, kad mēs liepainieki, mēs konkrēti arī tad izstrādāts, kur mēs dodamies, ko mēs darām. Jo ir labi, ka valsts saka, jābūt mugursomai 72 stundām izdzīvošanas komplektu, bet mums ir jābūt pilnīgi precīzi zināmām, kas notiek Liepājā. Kurā brīdī ejam uz patversmēm, kurā brīdī mēs kāpjam autobusos. Un galā, kur viņas arī atrodas, arī tās patvērtnes. Tā kā tas ir plāns, kam jābūt zināmiem katram liepainiekam. Tas ir jāpanāk, tā kā tas ir drošības. Pie drošības mēs daudz runāt, tur ir mazāk darbiņi, tur video kameras un cits, bet šis ir tāds, manuprāt, pamatlieta. Ir tādas jaunās lietas, par ko es iepriekš runāju, tā ietvu tīrīšana ziemā. Jā. Pagaidām ar uzsvaru ziemā, jo ir tāds pilotprojekts jāuzsāk. Un, iepriekš jau par to teicu, ka, manuprāt, tas nav taisnīgi, ka to dara liepainieki par savu naudu. Nevienmēr laiks tam ir, nevienmēr kāds ir Liepājā. Ir arī īpašumi, kas ir tukši un tā tālāk. Tā kā, manuprāt, sen jau bija pašvaldība pašai par to jārūpējas un mūsu ietvers būtu vienādas un vienādi labas. Vai tiešām mēs to varam? Varam. Jā, tur vajag, protams, kā parasti finanses, bet mēs tikko par finansēm runājam. Atbrīvojot finanses vienā vietā, tev ir, kurš šīs finanses var izlietot citā, kas atkal nāk tiem liepainiekiem par labu. Tu atbildi uz manu jautājumu, jo tas nav mazsvarīgi. Tad viens ir solīt, bet otrs ir atrast tiem solījumiem segumu. Kā tu piepildi? Jā. Un šeit mēs esam nonākuši uz Zirņu ielas, un te ir stāsts par ielu tīrīšanu. Jo, kā mēs zinām, šeit, piemēram, ir tādas ielas, kuras pašvaldība tīra, kā, piemēram, Zirņu iela. Savukārt, tur mazliet tālāk mēs redzam arī Šķērs ielu, kur mazās ieliņas, kur iedzīvotājiem pašiem ir jātīra. Jā, mums tāda baigi saraustīta tā apsaimniekošana ietvju, jo, piemēram, šī ietva, kur ir veloceliņš, pašvaldība tīra un arī ielas tīra pašvaldība, bet, piemēram, tur, kur veloceliņa nav, to tīra privāti īpašnieki. Jūs redzat, aizmugurē tik daudz privātu māju, pie katras mājas, tad privāti īpašniekam jāiznāk ārā jāiztīra. Vai nu viņš meklē sētnieka algojumu, viņš pats nevar, vai laiks nav, vai spēks nav. Jāizbrauc komandējumā, tad bieži vien nav kas notīra. Ja kāds nedod Dievs saslims, nav kas notīra. Un tad, ja mēs te ziemā nāk, tad mums būtu dažādi stāsti. Viens posms notīrīts, otrs apledojas, trešais sniegu. Un šis jāsakārto. Un arī liepainieki būtu pelnījuši, ka šo pašvaldība paņem uz sevīm un samaksā arī pati. Un tāpat Jāni, mēs esam arī uz tādas viens no centrālām ielām. Šī tāda maģistrāla iela, kur arī daudz smagās mašīnas šeit brauc. Pilnīgi lieki, jo mums, ja būtu apveceļš, kas ir jāsakārto nacionālā līmenī, tas ir tomēr pilsētas drošības jautājums, kā no Nīcas puses braucot caur Grobiņu ir apveceļš, un arī otrādi braucot no Grobiņas uz Nīcu, lai nebrauktu caur pilsētu šīs smagās fūras, lai nepiesārņotu gaisu, un arī nedod Dievs krīzes situācijā vai nedod Dievs kara apstākļos, tas pasargā pilsētu un tas palielina pilsētas drošību. Un, protams, ja mēs runājam par nacionālo līmeni, arī tas nav normāli, ka Polija, Lietuva spēja sakārtot savus starppilsētas šosejas, un ka mums joprojām uz Rīga ir mazs šaurs autoceļš bez apdzīšanas joslām. Es nerunāju pat nesapņoju par maģistrāli, ko es labprāt gribētu, bet pat normālu autoceļu, kur būtu papildus joslas, kas darītu šo ceļu uz Rīgu ātrāk un drošāk. Jā, tad ir atkal tāds, manuprāt, izaicinājums, par cik mēs iepriekšēji runājām, kad Liepāja būs šo jauniešu galvaspilsēta 31. gadā sportā. Tad mums ir daudz sporta infrastruktūras Liepājā, labas, tā kā piemēram teniskāla, vieglietīgas manēža un tā tālāk, bet mums ir lietas, kas mums pietrūks. Mums ir peldēšana. Tikai 25 metru basēns, tādām sacensībām vai 50 metri, tas ir izaicinājums. Es noteikti liktu pie sirds vienu citu izaicinājumu, šie tenisa un volejbola pludmales laukumi zem jumta. Risinājumi ir dažādi, atkal atkarībā no naudas, vai tā ir
publiskā privātā partnerība, kur ar kādu uzņēmēju kopā var veikt, vai tā arī pašvaldība var, piemēram, savus sporta laukums, kas ir pie tenisa halles, tiem uzlikt jumtu, izdomāt apsildu vismaz kaut kādā minimālā režīmā. Jo tur diezgan daudz sūdzības no iedzīvotājiem par trokšņiem, kas nāk no šiem laukumiem. Un jau, ja uzceltu šeit tā kā jumtu pāri, tas atrisinātu abas puses. Un savukārt pludmalē laukums atvērtos, mums ir pludmala brīnišķīgi gara. Un mēs varam būvēt daudz vēl laukums arī pludmales zonā. Jā, ar brīnišķīgajām baltajām. Un vēl, ko es noteikti gribētu teikt, Liepājnieku karti. Kāpēc Liepājnieku karti svarīga? Ja pareizi Liepājnieku karti izveido, ka to saņem tikai tie, kas deklarēti Liepājā, un viņi savukārt saņem bonusus, tas ir sabiedriskais transports, autostāvvieta pavelti, iespējams kaut kādi veikali, pašvaldības iestādes vai pašvaldības kapitāla sabiedrības savus bonus dod, tad tā karte sāk darboties. Un caur to tad mēs varam dot tādas zināmas priekšrocības, paketi veselu priekšrocības, kāpēc ir interesanti deklarēties Liepājā. Mēs tur iepriekš runājām, kad tagad esam bērnu piedzimšanas pabalstu pacēluši Liepājā līdz 500 eiro par bērniņu, bet tam visam jānāk tādā kopējā paketē. Un tad cilvēks vērtē, ar ko viņam darīt. Nē, šeit ir pietiekami interesanti, lai šeit deklarētos. Pilsēta ir interesanti, jo tajā brīdī iedzīvotāji nākam nodoklis nonāk Liepājai. Mēs runājam par tādu tīri fizisku Liepājnieku karti, kā šobrīd ir, piemēram, sabiedriskā transporta vai... Es teiktu, tā karta var būt fiziska, tā kā Liepājnieku pase kādreiz bija. Tas ir tāds suvenīrs vairāk. Bet tikpat labi tas var būt elektroniski. Jo tagad jau mums ir viss mobilē telefonā. Mēs ar banku norēķinamies, caur banku norēķinamies ar saviem rēķiniem, un mums tur ir telefoni, mums ir video, mums ir filmu skatīšanās un tā tālāk telefonos. Arī tas ir normāli, ka arī šī Liepājnieku karta ir digitāla, bet pats galvenais būtība, kad viņi saņem visus šos bonusus. Ja gribam suvenīru, varam arī fiziski. Un šajos bonusos noteikti vajadzētu iekļaut arī Liepājas teātri. Jā, apmeklēt. Jo gal galā, šobrīd arī dažādu apstākļu dēļ, tātad arī teātra cenas, tie, kas nāk, tie, kas zina, ir palielinājušās. Viņas ir diezgan dārgas biļetes, ne visi var atļauties. Un tomēr tas būtu taisnīgi panākt to, ka liepājnieki, kuri jau tā maksā nodokļus un ar savu naudiņu uztur teātri, viņiem pašvaldība vēl nāk pretī tomēr un atvieglo šo iespēju nopirkt teātrī biļetes par lētāku cenu. Precīzi, jo mēs, mums ir pilsētā vajag turistu, pilsētā vajag investoru, bet mēs bieži aizmirstam pašu liepājnieku. Un šis ir tas brīdis, ka mēs drīkstam būt izvēlīgi. Mēs drīkstam pirmkārt domāt par liepājniekiem. Gan izvēlēties, kā tu tikko teici, priekšrocības. Ja brauc kāds skatīties Liepājas teātri no Rīgas vai no kāda citurienes, viņam jāmaksā tā pilnā cena. Bet savukārt, ja nāk liepājnieks, tiešām viņš jau ir samaksājis šeit nodokļus, un tad mēs nākam pretī. Un tā ir tā atlaide, ka viņš, piemēram, 25% vai 30% lētāk saņem cenu. Un tad viņam vieglāk būs to biļeti nopirkt. Absolūti. Un nākt uz teātri. Un šeit mēs esam nonākuši pie zināmas ēkas Liepājā, Liepājas teātre. Kāpēc esam šeit? Vecākā Latvijas teātra, profesionālā. Jā, tā ir taisnība. Un kāpēc mēs esam šeit? Mēs esam šeit runāt par liepājnieku kartēm. Jā. Liepājnieku karte ir daudz iemeslu, kāpēc to vajag, bet tas pats galvenais ir tas, ka, lai nesanāk tā, ka liepājnieks maksā divreiz. Tā kā no sākuma tu samaksā saviem nodokļiem par pilsētā iedošos nodokļus pašvaldībai. Pašvaldība uztur, piemēram, Liepājas teātri, un tad tu nāc par pilnu cenu pēc biļeti. Tā mūsu doma tāda, liepājnieku karte dod atlaidi, piemēram, pusi cenu. Tu nemaksā pilnu cenu, bet tu kā liepājnieks maksā pusi cenu. Gan šeit Liepājas teātrī ejot uz teātra izrādēm, gan arī blakus, kur šajā bijušajā bankas ēkā būs gan muzeja krājumi, gan arī biblioteka. Un arī šeit šos pakalpojumus saņemot, tu maksā tikai pusi cenu. Un tas nav tikai šie divi, ko es kā piemēru minēju, bet faktiski ir tādu stāstu vairāk, ko pašvaldība liepājniekiem dod, ka liepājnieku karte dotu pusi cenas, līdz ar to, lai būtu interese deklarēties Liepājā, lai šo liepājnieku karti saņemtu. Un tā savukārt mēs varam nākt pretī iedzīvotājiem un viņiem ir vēlme šeit deklarēties. Tieši tā.
Un man ļoti patīk, ka tu arī minēji, ka šeit jau mēs arī līdz šim runājam. Šīs visas lietas patiesībā virz uz to, ka Liepājnieks ir svarīgs šajā visā stāstā. Jābūt pašam svarīgāk. Jā. Un tad mēs neaizmirstam par turistiem vispārējo, bet mēs domājam primāri par tā kā iepriekš runājām par tiem pašiem uzņēmējiem. Mums ir sen jau jāfiltrē. Mums katrs uzņēmējs nevar būt... Jā, mums ir ļoti svarīgi, ka darba vieta šeit rada, bet tā pašā laikā mums ir svarīgi arī tā gaisa, ko elpojam, arī apkārtējā vidē, putekļi, lai mums ir tā, ka mums netraucē dzīvot. Jo mums jātiek galā tiem uzņēmējiem, kas jau šeit, vēsturiski ilgi jau savu uzņēmēju darbību veids un rada piesārņojumu. Liela daļa gan ir forši uzņēmēji un tiešām sakārto un risina šīs problēmas. Paldies Dievam, ļoti, ļoti maz tādu no esošajiem, kas pārkāpi, bet izvēloties jaunos, tad tam jābūt noteikti prioritātei. Vai vispār šajā Liepājā mēs redzam, vai tā tiešām viņi neizkropļos vidi, vai neradīs papildus riskus liepājniekiem, un vai tas darbs, ko viņi piedāvās, būs labi atalgots. Un to viņi spēs tikai tāds produkts būs labs. Vai būs produktīvi viņa ražošanā, vai produkts būs pieprasīts, vai tā augsts pievienotā vērtība. Un tad jau ir interese, tad jau tā alga ir augstāka, tad inženieri nāk, tad visiem atkal labi. Gan cilvēkam labi, gan pašvaldībai, jo pašvaldībai atkal nodokļi lielāki. Absolūti. Ko mēs vēl šeit varam paskatīties, kas mums ir vēl plānā šajā 4 gadē un turpmāk? Ir tie mazie darbiņi, tie saucamie, bet nemaz tik maz nav tie citi svarīgi darbi. Bet kā mēs esam uzsākuši, piemēram, bērndārs, tagad, var teikt, pabeidzot to bērndārs, ko es pieminēju Kriksītes, Vedenbau Milā, pa lielam bērndārs programma būs izpildīta. Un mūsu rīns nebūs. Taču bērndārs, kas esošie, tā saucamie vecie bērndārzi, infrastruktūra paliek vien vājāk. Mēs iepriekšējos 4 gadus esam intensīvi strādājuši un daudz bērndārzu sakārtojuši, taču, diemžēl, tie bērndārzi ir vēl citi, un ne tikai bērndārzi, arī skolas, arī tās, kas esam remontējuši, prasa atkal ieguldījumus. Un tie noteikti ir atkal lietas, pie kā mums jāatrod būs finanses un laika un vēlme un jāraksta projekti, jo, piemēram, skolām nāk apmācībā valsts aizsardzības mācība, tur vajag šautuves, tur vajag aprīkotas klases. Šobrīd tāda pašroka šautuve ir Liedaga vidusskolā, kas noteikti prasās pēc spēcīga remonta un līdzīga situācija Kalpaka vidusskolā. Kalpaka vidusskolā ir uzsākta NATO šķēršļu josta un tālāk pa pirmo kārtu neesam tikuši. Arī sporta laukums, gan pie Kalpaka vidusskolas, gan pie citām skolām nav izbūvēts. Šajos jautājumos nenāk pretī arī valsts un aizsardzības ministrija? Nāk. Un tagad pagaidām tā diezgan, es teiktu, tā bikli, bet uz to nākotni skatoties, to ir pat jau valsts valdība jau deklarējusi, ka atbalsts tieši šajā, kā var teikt, valsts aizsardzības mācībā un šajā aizsardzības jomā būs lielāks. Un līdz ar to tās ir dotācijas gan no Eiropas, gan no valsts, un līdz ar to pašvaldība var skatīties, kā visefektīvāk to naudu izmantot. Un arī mūsu gadījumā arī sakārtot vidi arī. Jā. Tā kā tas atkal situācija tāda, kur visas puses iegūst. Tie saucamie brīvpieejas sporta laukumi, ko mēs esam iesākuši, jāturpina. Tāpat arī brīvpieejas ūdens dzeramā ūdens krāni. Bija laiks, kad pumpis ņēma nost, kur kādreiz sūknēja ūdens un uz mājām nest, tad tagad atkal nāk tas viss atpakaļ, jo mainās cilvēku paradumi, cilvēku ūdeni biežāk lieto, paldies Dievam. Un tad rodās vajadzība, ka to savu pudelīti var pieiet pie krāna piepildīt, vai tas ir turists vai liepājnieks, un iet uz pludmalu vai sportot, vai vienkārši baudīt Liepāju. Un gal galā mēs taču varam arī Liepājā lepoties par mūsu tīro ūdeni. Ūdens kvalitāti, viennozīmīgi. Tas noteikti ir jāizmanto un jāveido arī šāda vide. Jā. Un tad noteikti mazas lietiņas, kā piemēram ziemas peldētājiem pie Bebeliņos, tā infrastruktūra diezgan labi ir izveidota, bet piemēram pie Pakaviņa, pie Pērkonas kanāla gala viņi ir vāji, bet arī tur ir ziemas peldētāji iet. Tā kā
programmai ļoti daudz tādu mazu darbu, būtu visus mēs neuzspēsim izrunāt, bet ir tās mazās lietiņas, kā piemēram padomu laika 9 stāvu ēkas, tur ir vecie padomu laika lifti. Jā. Viņi briesmīgi, ne tikai estētiski briesmīgi, bet arī tehniski briesmīgi. Viņi var iesprūst, viņi ir apstādies, un tas, diemžēl, ir notiek cerams, ne katru dienu, bet bieži. Un šeit ir jārada programma līdzīgi, kā mēs savā laikā radējām atbalstu fondiņu, kas palīdzēja pagalmus labi iekārtot, vai siltināt ēkas, vai vēsturiskās ēkas restaurēt. Arī līdzīgi jāatrod fonds, lai šos liftus sakārtot. Un tas ir atkal tikai vēlme un jāpanāk cilvēkiem pretī, jo mums ļoti daudz Liepājnē dzīvo tādās mājās. Un šobrīd arī ir Altuma programma tam atbalstam, tad arī mēs sadarbojamies arī patiesībā var kaut kādā veidā. Mazs finansējums no pašvaldības, no Altuma, pašas mājas finansējums, un atkal tu vari ļoti modernu, ātru, labu, drošu liftu iekārtot. Tas ir svarīgi. Tieši tā. Pie mazajiem darbiem mēs arī gribētu arī pieminēt un pajautāt tev par dzīvnieku kapsētu. Jā. Liepājā mums nav. Jā, tas mums ir programmā. Mums ir no tiem darbiem, ko es teicu, pirmajā blokā iesāktie, nepabeigtie, beidzot ir jāizbūvē dzīvnieku kapsēta. Tas ir nepadarīts darbs, parāda esam liepājniekiem. Pie tādiem jauniem vai turpināmiem darbiem ir, ka mums dzīvnieku pastaigu laukumu vai vietas ir nepietiekami. Jo mainās atkal liepājnieku paradumi. Ja agrāk varbūt tas suņi bija retāk, kaķi biežāk, bet visi pa mājām dzīvoja, tad tagad vairāk ir dzīvnieki, ko izved pastaigāt, un šie pastaigas laukumi kļūst ļoti, ļoti aktuāli. Atkal mazs darbs, bet ļoti, ļoti nepieciešams. Jā. Un ko, Jāni, mēs esam nonākuši tagad pie Lauvas sirds, pie Liepājas pašvaldības dzīvnieku patversmes, un šeit stāsts ir par dzīvnieku. Par dzīvnieku kapsētu, jo šobrīd situācija ir tāda, ka liepājniekiem nav kur glabāt savus mīlulīšus, savus dzīvnieciņus, un tad visbiežāk tas notiek pie jūras mežiņā, pie vienmēr kapsētas kāpās, kur stihiski, patvaļīgi tiek glabāts. Un, protams, var saprast arī cilvēks, jo nav jau tāda vieta. Tad šeit blakus te aiz muguras Lauvas sirdī, tur ir mežiņš, kurš jau ir sagatavots, un mums ir arī tehniskais projekts jau pieņemts, jau gatavs, tikai jārealizē. Un tur ir paredzēta dzīvnieku kapsēta, un līdz ar to tā būs vieta reāli, kur gan apglabāt, gan pēc tam arī apskatīties un pasekot līdzi un atcerēties par savu mīluli. Protams, tas nav vienīgā problēma, ko mums ar dzīvniekiem jāsakārto. Tā vēl viena problēma ir suņu pastaigu laukumu. To skaits ir pārāk mazs. Mums ir katrā mikrorajonā jābūt kā minimums vienam laukumam, kurā var aizvest savus mīluļus, savus suņus, un ļaut viņiem izskrieties un viņiem izstaigāties. Tā kā, šeit ir daudz ko darīt. Ko izstāstīja par jau iesākto projektu par grantētājiem ielām, vai šo stāstu mēs paturpinam? Noteikti, un dabiskā veidā turpināsies kaut arī tāpēc, ka tā programma ievilkās apmēram vismaz pa gadu pusotru, un mums ir tā projekta izstrāde notika lēnāk kā paredzēti. Tā kā ir kaut kāds jau tās mūsu iepriekšējās vienošanās ne tikai par ābeļu un pļauvielu, ko es jau minēju, un arī šķērsielām, bet arī tās ieliņas, kas jau bija tā kā apsolīts un minēts. Tā kā tas ir jāpabeidz, bet es domāju, jāsēž un jāraksta jau nākamās ielas, lai būtu tāda pēctecība. Nevis tā, ka tā bija tāda, uztaisījām un aizmirsām. Nē, tā nav, jāturpina, jo grantēto ielu skaits ir pietiekami liels. Tā kā atkal skatāmies aktuālākās ielas, kas ir garākās, kas ir no pilsētas drošības viedokļa, no kaut kāda tāda viedokļa, līdzīgi kā mēs skatījāmies ābeļu un pļauju ielu, ka tās ir paralēlās ielas tām galvenajām ielām, kaut kādu remontu vai kaut kādu avāriju gadījumā, lai var normāli apbraukt. Tā kā līdz ar to līdzīgu tādu skatu uz nākotni arī jāskatās uz ielu šo turpināšanu. Un tad ir jaunbūvētās ielas. Tā kā tāda infrastruktūra, kur vispār iela nav bijušas, tā kā, piemēram, jūs zināt, droši vien pilsētnieki zina, ka pie Liepājas slimnīcas attīstās tādu privātu māju dzīvojamais rajons. Tur ir viens brīnišķīgs Liepājas attīstītājs, kurš attīsta šādu ideju, un mēs redzam, ka tur ir vairāk tādas mājas uzrodās, un šeit vajag ielas izbūvēt.
no sākuma tās ielas izbūvē būtu vienkārši grantēts, bet nākotnē noteikti viņas vajadzētu domāt arī par to, ka viņam jābūt asfaltētām. Tātad pašvaldība tieši tādā pašā veidā, kā arī SES, sakārto vidi šiem te arī kaut kādā veidā mums vajadzīgām lietām. Lai nāktu attīstītāji, vai tas ir privātu māju rajons, vai, piemēram, daudz dzīvokļu, ko mēs esam plānojuši Klaipēdas ielas galā, kur tagad jau pirmās izsoles veiksmīgi beigušās, un viennozīmīgi pilsētā infrastruktūra būs jāpievelk. Tas ir iela, tā ir ūdens kanalizācija, visticamāk arī elektrības, mēs kaut kādu iespēju pieslēgties pie elektrības. Tā ir tā pilsētas puses, un tad jau nāk privātie un būvē un attīst. Jā, jo mēs visu laiku arī runājam par jaunām rūpnīcām, un viņas arī rodās ar vien jauns un ar vien vairāk darba vietas, bet problēma ar dzīvojamo fondu arī ir jārisina. Mēs programmā esam ierakstījuši, ka mēs apņemamies 300 jaunas mājokļus. Un tā ir tā izpildām, tur absolūti tas nav blefs, tas ir izpildām lieta 4 gados. Tā kā... Nedaudz pieskāros arī par SEZu. Tas tomēr arī ir svarīga pilsētas sastāvdaļa. Jā, tas būtu jāizvērtē, es piekrītu, jo agrāk bija, kad radīja Liepājas speciālo ekonomisko zonu, pilsēta bija depresijā dziļā. Bija ļoti plaša pilsētas daļa degradēta, kur atbrauc premjers tā laika un teica, ka pie jums izskatās tā kā Bosnijā, kur karš tajā laikā gāja. Kādā ziņā tagad tā situācija mainījusies, tagad ir daudz kur rūpnīcas uzbūvēts, ir ielas attīstīts, izbūvēts. Un tas, kas, manuprāt, būtu jādara, jāpārvērtē, vai tiešām šodien 65% teritorijas vajag zem Liepājas speciālas ekonomiskās zonas. Es domāju, ja man prasīt, es pats esmu šīs zonas valdē, šī nodibinājuma valdē, es noteikti domāju, ka ir teritorijas, kas jau būtu jāpārvērtē un jāizņem ārā. Piemēram, tad mēs iegūtu vietu arī kaut ko citu attīstīt. Jo, ja tas ir, teiksim, uzņēmums, ražošanas uzņēmums, tas viss ir saprotams, tā ir iespēja atkal kaut kādas prioritātes, kaut kādas bonus dotu šiem uzņēmiem, investoriem, bet ir teritorijas, kas plānojās, manuprāt, citai jomai, nevis uzņēmējiem, bet taisn otrādi iedzīvotājiem, vai savām privātu mājām, vai atkal daudz dzīvokļu mājām, vai atkal tādiem masīviem, kas ir klusie, kaut kādi, būtu golfa parkus attīstīt karostas galā. Tādi projekti, kas nav Liepājas speciālās ekonomiskās zonas projekti, kas ir pilsētas projekti. Līdz ar to mums būtu bišķi jāapmaina tā situācija, jo citā tagad ir 35% ir Liepājas pašvaldībai un 65% ir Liepājas speciālajai ekonomiskai zonai. Es domāju, tā proporcija Liepājas pašvaldībai par labi ir jāpamaina. Un tad mēs esam nonākuši karostā pie vienas no daudzdzīvokļu mājām. Un šeit mēs gribētu parunāt, Jāni, par SES teritoriju. Lai kā arī nebūtu un liktos, ko mēs darām te pie dzīvojamās mājas. Šī tomēr Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija, visa karosta, visa tosmartā ietilpst. Tā skaitā dzīvojamās mājas, arī skaisti atrestaurēts, atjaunots, siltināts, arī tā skaitā bērndārs, skola, baznīca, tā kā tas viss ir SES teritorija. Un tas ir atšķirīgi kā cits pilsētas daļas, piemēram, Zaļā Birzs vai Laumas rajons ir izņemts. Un, manuprāt, arī šeit jāsakārto šo SES teritoriju, izņemot ārā dzīvojamās zonas un tās zonas, ko priekš turismu var attīstīt. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka 65% Liepājas ir SES teritorija. Un mums ir riski, tāpēc, ka valdības mainās, nāk atkal jauns reformas, un visu laiku šo teritoriju grib pārvaldīt rīdzinieki. Un mēs nezinām, kurā brīdī tā gribēšana izdosies, un tādā gadījumā šī teritorija viss pat nav pašvaldības pārziņā, bet kļūst jau kaut kādu, Rīgas ieliktu cilvēku pārziņā. Un jebkura zaļā zona šeit ir iespēja pēc tam mainīt. Arī attīstība, arī nākotnē, viss paliek tāda vairs ne pašvaldības un ne pilsētas rokās. Tā kā tas ir jāsakārto, un arī kāpēc liepājniekiem, kas dzīvo šeit, jābūt tā kā uz pulveru mucu bez mazliet tā kā viņi dzīvojamā māja, bet viņi atrodas SES teritorijā. Te ir cits status, te ir dzīvojamais fonds, kas ir jāsargā, un te tā nav rūpniecības zona. Rūpniecības zona ir nošķirām tie parki, ko mēs jau arī kā pilsētā esam attīstījuši. Tieši tā.
Un saistībā ar sezu tad ir jādomā arī par to, ka mēs jau arī runājām, bet tad svarīgi būtu noteikti arī domāt par jauniem uzņēmumiem, kas nāk iekšā, bet tad vidē droši un cilvēkiem droši. Lai visi riski tiek izvērtēti no jebkura aspekta, un pats galvenais, lai produkti augstu pievienoto vērtību, lai Liepājnieks saņem labas algas. Jo tas ir citādi grūti, ja tev ienāk kaut kāds tāds produkts, kas ir primitīvs, ko viegli uztaisīt, kas tev neprasa zināšanas, tad līdz ar to tev vismazākā atalgojums. Un tā līdz ar to arī visiem būs slikti, jo to algu nevarēs samaksāt ne pa mājokli, ne ģimeni uzturēt. Un tā kā, manuprāt, jābūt tā, ka mēs augam. Jā, bija problēmas, bija galvenais darbs. Tagad mums ir bezdarbs krities līdz apmēram 4% robežai. Mēs varam būt tik izvēlīgi, ka mēs varam skatīties un lūgt, lai nāk uzņēmēji, kas spēj algas maksāt augstākā līmenī. Es pats esmu uzņēmējs, tāpēc zinu, ka tas ir grūti, bet no otras puses es atkal zinu, ja ir apmierināts darbinieks, tas uzņēmējiem vislabākais. Izglītots un apmierināts darbinieks. Tad mēs šeit runājam par tiem darbiem, kas ir jādara, bet nemazāk svarīgi arī ir jau iesāktie darbi un varbūt viņus arī sakārtot. Un es šeit gribēju pajautāt par jaunajām iecerēm, šiem jaunajiem uzņēmumiem, kas ir tādā ļoti... Es šobrīd nesaprotu, kādā stadijā, bet mēs redzam, ka ir pietiekoši liela iebildumi no iedzīvotājiem un pamatot iebildumi par attīstīšanu. Ko tu vari teikt šajā sakarā? Es tev pilnīgi piekrītu, ka pamatot iebildumi, jo kur rodās cilvēku nepatika, agresīva reakcija, tāpēc, ka nav pamaz informācijas. Nav kārtīgi izstāstīts un ir kaut kas noslēpts, vai pat nenoslēpts, noklusēts. Un ja kāds kaut ko noklusē, varbūt pat nav slikts domas, bet tas rada uzreiz tādu sajūtu, ka mans kaut ko slēpi. Tad kaut kas nav tīrs, spēle nav tīra. Un tas fons, es saprotu, par ko iet runa par šiem uzņēmumiem, kas ūdeņradi zaļo amoniaku taisās ražot. Un sazinu, ko vēl tur degvielas jauns ražot, kas arī pašam jau sāk izskatīties nepārāk smuki, jo sākumā tur ieceres bija tomēr atšķirīgas. Bet tā problēma ir kāda, ka tur bija tikko viens projekts par ūdens terminālu. Un to projektu pabeidza un solīja, ka būs, un tas atliekās. Un man liekas, tas arī rāda tādu neticību, ka tur jau solīja, ka mums būs, tur būs ūdens, ko vedīs tā kā uz Āfriku vai uz Arābu valstīm, kur ūdens deficīts. Būs ienākumi Liepājas ūdenim, tarifs kritīsies, liepājnieki ieguvēji. Un tas nenotiek. Šobrīd nav. Un tad uzreiz katrs nākamais projekts ir tāda baigo apšaubīšana. Vai nākamais atkal būs kaut kas līdzīgs, vai tur kaut kas nav tīrs. Un no sevis puses tur arī tā, ka tur teritorija ir izīrēta, rezervēta, viņi par to maksā nomas maksu šobrīd. Viņi iet to novērtējumu par vidi, par drošību. Un tad tie jautājumi atgriežas atpakaļ, un tad vislielāko skrupulozitāti jāseko līdzi, vai tiešām visi jautājumi ir atbildēti, un pats galvenais liepājniekiem jāparāda un jāizstāsta. Vai liepājnieki kaut ko iegūs, vai liepājniekiem tur ir pretī kaut kāda riski, un ja to neizstāsta, tad būs tāda emociju virpuļošana. Ja man prasa, vai es esmu gatavs šobrīd par šīm rūpnīcām balsot, tad man šobrīd ir tāda emocionāla sajūta, ka vairāk neesmu. Tāpēc, ka arī man līdzīgi, man ir jautājumi vairāk atbilžu. Ja tās atbildes tiks saņemts, par to arī lemsim. Bet pagaidām es teiktu, ka tā noskaņa vairāk arī man personiskā nostāja virzās uz to, ka visticamāk, ka es neesmu gatavs balsot par tādiem projektiem, kur tik daudz riski ir. Te mēs esam nonākuši pie ūdens termināla, kas solījās būt gatavs jau šo brīdi noteikti, un te jau vajadzēja būt kuģiem, kas pietavojās un mūsu Liepājas ūdeni ved tālāk citur pasaulē. Bet, diemžēl, šobrīd te viss ir tukšs un kluss un mierīgs. Jā, tā kā mēs redzam, fonā žoks ir ciet, tā diemžēl arī ciet šis termināls. Bija solījumi vēlākais pagājušo gadu palaist šo terminālu. Tā tas nav noticis, soli tā kā šogad, taču mēs tikāmies tā kā
it kā ar īpašnieku no Kipras, kāpēc saka it kā, tāpēc neradās tā pārliecība, ka tas ir patiesi labuma guvējs, kurš sola šogad to sakārtot, bet man, kas liekas ļoti dīvaini, kad bija daudz miljoni, ko varēja ieguldīt šeit kāpās, liels tvertnes sabūvēt, sūds un spiedvadus salikt, lai tankers var ar ūdeni tātad piespiest pilns. Bet izrādās nav klientu un nav kuģu. Un tad tas ir, kā tu vari sākt biznesu no otrā gala. Ja šis biznes būtu izdevies, tad tā būtu taisnība, ka Liepājas ūdens varētu tarifu necelt vai pat nolaist. Nu, mums iznāca viss kājām gaisā. Pagājušo gadu sākumā teica liepājniekiem, ka tarifu samazinās un gada noslēgumā tarifu palielināja. Tā kā, tāda mazliet griezo spoguļu karavals sanāca. Un ko mēs varētu darīt šajā labā? Vai ir iespējams kaut kāda iespēja šeit? Šis pieder privātajam, vienkārši kas ir jādara privātiem, jāliek realizēt savu biznesu, ja nē, jāuzliek tādu nomas maksu, ka jums nav izdevīgi tukši turēt. Ja nē, tad mums nezināja tāds starpniecības biznes, varbūt gaidīs kādu nākamo, kas nopirks un varbūt nevis ūdeni, bet es pat nevaru izdomāt. Varam iedomāties dēbu koku, ko var te pārsūknēt un kraut kuģos. Cerēsim uz labāko, protams, bet te ļoti jābūt tādai. Mēs gan valdē esam runājuši ar to īpašnieku, kā es jau teicu, bet nelikās, ka tas ir patiesā labu guvējs, jo viņš faktiski nemācīja. Klientu nav, kuģu nav. Termināls. Vienīgais, kas ir termināls. Tā kā, jācer, ka tāda projekta Liepājā būs mazāk, kuri tik neloģiski tiek veidoti. Protams, pilsēta iegūtu, ja mēs palaistu un samērīgi palaistu. Bet arī no otras puses mēs nezinām, kā tās 3 miljonu gadā ietekmēs Liepājas ūdens ražību. Jo pagaidām tikai uz papīra ir uzlikts, ka ūdens pietiks liepājniekiem. Tur arī jāseko līdz tur nevar tā, ka visu ūdeni tikai vest prom. Tomēr liepājnieki ir pirmā vietā, un tad varam skatīties visu arī biznesu veidot. Tieši tā. Vai ir iespējams, tu jau iepriekš minējām, mazliet runājām par sežu šo plānojumu, vai ir iespējams kaut kādā veidā atvieglot šo sežu teritoriju par labu liepājniekiem? Jā, es sapratu, respektīvi prom no dzīvojumiem masīviem, lai pēc iespējas tālāk būtu no dzīvojamām mājām, izglītības iestādēm un tā tālāk. Varbūt es teiktu tā, tas ir iespējams, tas ir pirmkārt. Vai tas vienmēr būs viegli? Nē, tas nebūs viegli, bet tas ir iespējams. Un, manuprāt, tas, kas ir jāredz kā mērķis, lai mēs to piepildītu pēc iespējas, kur tas vien ir iespējams, tālāk nost. Tālāk nost no dzīvām mājām, tālāk nost no izglītības iestādēm, no kādām sabiedriskām celtnēm, sabiedriskām vietām. Jo tomēr gan industriālās zonas, gan osta, tur ir gan trokšņi, diemžēl putekļi, un varbūt vēl kaut kādi citi riski. Jo liepājnieks un viņa tā dzīvojama mājauklis būs tālāk, jo labāk dzīves kvalitāte, labāk apstākļi. Absolūti. Paldies tev par sarunu. Paldies. Ar mīlestību par liepājniekiem un Liepāju. No vārdiem pie darbiem. Sarunāts. Paldies tev. Paldies.